Tas arī HTML lapa beigta, iebāž viņu datorā, uzspies knopkiņu, parādās mājaslapa. Tas ir no nulles. Var taisīt mājaslapu pēc šablona. Šablonu ir bezgala daudz internetā. Tur viss ir sarakstīts. Kam ir jābūt materiāla sadalījums, kādi krāsas, burtu lielums, viss rakstīt. Tu pieliec tikai savu vārdu, savu uzvārdu, savu lapas nosaukumu un tā tālāk un aiziet. Tātad lielākā daļa visu to Latvijā esošo mājaslapu ir no šabloniem taisīta. 100% var pateikt, ka no nulles ir iztaisīta Saeimas mājaslapā. Tā ir vienkārši perfekta un droša. To es varu apgalvot 100%, jo es zinu tos cilvēkus, kas tur strādā, es zinu, kā tas tika veidots. Lielākā daļa mājaslapu, kas mums ir, viņi ir standarta. Kas ir standarta mājaslapa? Jebkuram programmistam ir zināms standarta mājas vājas vietas. Un teiksim, Neo gadījumā bija tā, ka viņš nav gājis serverā iekšā. Viņš ir vienkārši to mājaslapu uzklišķina uz tās vājas vietas. Un visi dati vienkārši gāžās ārā. Paši, nevajag neko darīt. Un šablons ir derīgs, ja taisa lapu vladimiršķepurovs.com, bet ne jau valsts iestādē. Pilnīgi pareizi, bet ņemsim tagad tehnisko pusi tālāk. Tas ir valsts pasūtījums. Ja? Par to maksā brango naudu. Ticiet man, kam mūsu valstī labprāt maksā brango naudu? Draugam, paziņam, radam, jūs visu saprotat, pa ko es. Un es apskatījos visas tās 4